Labdien skatītājiem! Šodien pie manis interesants mašīns. Nekas jau tu traks nav. Fordiņš, TDI dīzels. Onkuls atzina no tālienes, no blakus rajona. Interesantas lietas. Ir bijis pie vairākiem elektriķiem servisos. Visu to es saprotu. Kaimiņš aizbrauc uz mežu. Lieki trokšņi laukos. Tādas lietas sekojošā. Sūdzības pirmkārt par spidometru. Kaut kas tur nestrādā, kaut kas nenotiekās. Ja. Ir izārdīti drošinātāju bloks. Elektriķi ir mainījuši. Tur bagažniekā, kur ir rezerves daļas. Un tam visam pamatā ir salonā deguma smaka. Bet smaka ir interesanta. Tie, kas ir elektriķi, tie jūt, ka vadu smaka deg savādāk. Es sāku domāt uz to, ka mums varētu būt pie vainas salona ventilators. Nu, tas vispārībā ir iebāsts tur L rata apakšā, jā. Lai viņi tur izņemtu, YouTube pamācības ir diezgan daudz. Ja, problēma nevajadzētu būt. Šeit viņš mums ir. Ja. Bet vizuāli paņemsim oglītes. Ja. Viss mums tur ir skaisti un labi. Oglītes vēl ir labas. Ja, ventilators arī griežās grūti, bet tā, kā man te vieglāk kolektori mēģināšu ja. Kolektors mums ir vēl spīdīgs. Nav dilis, motorīts vēl ir oriģinālais, smaka nāk. Tad viss īstenībā diezgan lielā izmisumā. Smaka ir pamatīga, funkcijas it kā uguņi, gaismas, viss deg, motoram nekādu ugunsgrēku nav. Vadus paņēmu te vaļā sānos un šeit visur zem paneļa, jā. Tur arī nekā mums tāda degoša nav. Bet tad sāku pievērst nelielu uzmanību. Panelis mums ieslēdzot rāda, ka mums ir dzinējā kaut kāda problēma. Pieslēdzot datoru, dzinējā problēma nav. Man rāda kļūdu, ka ir problēmas skan līnijā. Nākošais. Man deg rocenes lampiņa. Iedarbinam motoru. Čekings nodziest. Rocene paliek. Kustinam roceni. Jā. Nekas nemainās. Nākošais piefiksēt to, ka ieslēdzot pagriezienus, mums nedeg kontrolu lampiņas pagriezienam. Arī ieslēdzot avārijas signālu, uz paneļa nekas nenotiekās. Dzīvē mums viss ārpusē notiekās. Bremzes, gaismas gabarīti, tuvie tālie ir. Ja. Paspaidot šeit. Tātad šo te meņu pogu paspaidot, ja. Mums arī šeit nekas nenotiekās. Nākošais. Arī tālās gaismas signāla nav. Ja. Raustam kloķi. Ja. Spūdzīta nedeg. Problēma kan līnija. Pievērs uzmanību, ka nestrādā maģis. Vispārībā nevar ieslēgt. Ja, nav nekādas reakcijas. Izdomāju izņemt viņu ārā.
un atvienot. Un tā uz brīnumus mums kļūda pa dzinēju pazuda, palika atvērtas vadītāju durvis, aiztaisam, varam izmainīt ar podziņu kompjuteru. Mums deg arī pagriezieni. Tagad mums ir avārijas signāls, izslēdzam, labais, kreisais, un tālāk gaisma parādījās uz panelīšu. Izskatās, ka būšu uzvarējis. Šāds te briesmonis. Ja. Varbūt atjaukšu vaļā, paskatīšos. Ja. Smaka. Grūti pateikt. Bet katrā ziņā problēma ir ar šo te vērķi. Nu tā. Tāds man šodien piedzīvojums. Varbūt kādam ir informācija, var padalīties, vai tiešām kaut kas tam līdzīgs bijis. Vēl uztaisīšu datoru diagnostiku, paskatīšos kļūdas, kādas ir. Bet izskatās, ka man viss ir aizgājis savās vietās. Nu tā. Ņemiet par labu, varbūt kādam noder. Kas vēl bija? Ņemot klēmi nost. Mums bija ļoti liela dzirkstele. Tagad var teikt, ka dzirksteles vairs nav. Nu, tas tā rupji runājot, jo saimnieks teica, viņš ņemot klēmi nost, jo bailes, ka kaut kas nenodeg. Un es liekot klēmi virsū, ievēroju, ka liekot klāt, ir ritīgas dzirkstele, ja? Un man tagad praktiski var jau paņemt arī ampermetru un paskatīties, kas notiekās. Skenējam visu, pārbaudam. Vecās visas nodzēs iedarbinājām pa jaunu un skatāmies, kādi mums būs rezultāti. Rezultāti mums ir tādi, ka mums viss ir zaļš, normāli. Arī dzinējs. Vienīgā kļūda mums ir pa lietus sensoru, bet izskatās jau, ka te viņam nekāda lietus sensoru nav. Varētu būt, ka drošinātāja bloks mainīts. Paskatīsimies, kas tur mums iekšā. Jā, lietas sensors, bet, nu, domāju, ka mums tāda šeit nav. Tātad instrumentu panelis arī, pirms tam bija kļūdas pa kanu, tagad vairs nav. Nu, vienīgi es nezinu, ko darīt šeit, te droši, ka būs kanu līnija jāapstās schēmā, ka vai no jāsavieno kopā, jo varētu būt, ka caur radio iet cauri kans. Ko vēl izdarīju? Nomainīju drošinātāja bloku atpakaļ uz oriģinālo, jo nevarēju atvērt aizmugures bagažnieku, un nestrādāja aizmugures logu tīrītājs. Izrādās tie bloki programmējās, caur launchu visu to var darīt. Un tagad visas kļūdas man arī pazuda, viss ir zaļš. Nu tā, izskatās, ka man kanu līniju nevajadzēs nekur savienot, jo ABS bloks atsaucās, dzinējs atsaucās, centrālais modulis atsaucās, IC ir mūsu komunikācija, centrālā atslēga strādā. Ja, ar donoru bloku nestrādāja, jo viņam nebija ieprogrammēta centrālā atslēga, šitam ir, bet ar launchu to visu var izdarīt. Tā kā aparātiņš ir labs. Nu, ko darīsim ar šito brīnumu, nezinu. Saimnieks, lai domā pats, vai meklē kādu lietotu donoru, vai dod kādiem radiospeciālistiem. Varbūt kāds vispār var iemest komentāros, kas remontē šādas te aparātus. Varbūt, ka viņi var saremontēt. Pieļauj domu, ka kaut kāds, nu nezinu. Bet smacinieks arī patreiz pazuda, jā.
Nu, ko liksim ventilatorus atpakaļ un izskatās, ka man laikam būs veiksmīgs tas remonts. Esmu pieslēdzis Fordiņam pie kanu līnijas caur boksu. Jā. Oscīti. Grūti man tie iekārtoties, mēģināšu kaut kā te tā. Jā. Jā. Kā redzam, kanu līnija strādā. Grafiki tīri neko. Ieslēdzam avārijas gaismu. Mums kans izmainās. Paketes. Jā. Panelī mums viss strādā. Jā. Kanu līnija arī atsaucās uz visām darbībām. Jā. Pieturam. Tad redzam, formas tīri neko. Voltāža arī ir. Un tagad pamēģināsim pielikt atpakaļ radioaparātu. Tā, kanu līnija mums strādā. Reka mums ir aparāts. Spraužam klāt. Tā, piespraudām aparātu. Paneli iedegās mums rokas bremze. Pagriezieni pazuda. Jā, ārā ir, iekšā nav. Tālās gaismas spūzīte arī pazuda un iedegās rokas bremze. Un kas mums uz kana izmainījās? Stādinām. Tā. Nu, kanu līnijā parādījās kropļojumi. Jā, tad redzam, mums te frontes nokritušas. Ir kaut kādi kropļojumi. Jā, tagad vienosim nost. Tā, laižam ierakstu. Tā, panelī viss atgriezās savās vietās. Tā ir tālā gaisma. Pagriezieni, nodzisa rocene un kanu līnija. Un kanu līnija palika smukāka. Visi kantainas frontes, nav nekādu traucējumu. Nu tā, draugs pie vainas jauc mums kanu.